Dotas divas riņķa līnijas, skatāmies attēlu. Vienas riņķa līnijas vienādojums ir x mīnus 2 iekavās kvadrātā plus y mīnus plus 1 iekavās kvadrātā ir 4. Un tās centrs ir punktā A. Otras riņķa līnijas centrs atrodas punktā E ar koordinātēm mīnus 4 un 3. Aprēķina 3 stūra AEF, mediānas FM garumu, ja punkts F atrodas, ja punkta F koordināts ir 6 un 4. 6 un 4. A punkta koordināts mēs vēl noteiksim. E punkta koordināts ir mīnus 4 un 3. Un mums ir jāatrod viduspunkts M un šī vektora, jeb mediānas garums, FM garums, kur M ir viduspunkts starp E un A. Kādas tad ir A koordinātas? Paskatīsimies formulu lapā. Mums ir riņķa līnijas, dota riņķa līnija, un koordinātas mēs nolasīsim no vienādojuma. X mīnus pirmā koordināta, X koordināta centram, un Y mīnus centra Y koordināta. Skatāmies mīnus 2 un mīnus 1. Mīnus 2 mēs nerakstam, jo formulā ir mīnus, mēs rakstam 2 un mīnus 1. Ir centra A koordinātas. 2 un mīnus 1 koordinātas. Tālāk mums ir jānosaka viduspunkta, EA viduspunkta M koordinātas. Kā to noteikt? Skatāmies formulu lapā. Viduspunkta koordinātas. X summa dalīts ar 2, Y summa dalīts ar 2. Pārakstīsim formulu. X1 plus X2 dalīts ar 2 un Y1 plus Y2 dalīts ar 2. Pārliecinamies vēlreiz viduspunkta koordinātas. Tātad M mums būs M koordinātas būs, skatāmies, starp punktiem E un A mīnus 4 un A koordināte 2 dalīts ar 2, E koordināte 3 un A koordināte mīnus 1. Dalīts ar 2, un iegūstam, ka M koordinātas ir mīnus 2 dalīts ar 2 ir mīnus 1, un pie Y 2 dalīts ar 2 ir 1. M punktu koordinātas mēs esam noteikuši. Nerakstīsim grafika zīmējumā, lai viņi nepajasātinātu. Tagad mums jānosaka, pirms mēs varam noteikt FM garumu, mēs noteiksim viņa koordinātas. Kur ir koordinātas vektoram? X2 mīnus X1, Y2 mīnus Y1. Pārrakstam formulu. Vektora koordinātas ir X2 mīnus X1, Y2 mīnus Y1. Pārliecinamies. Formula atbilst. FM koordinātas ir mīnus 1, mīnus 6, mīnus 1, mīnus 6, lūk, šis te mīnus 1, mīnus 6, un Y koordināta 1, mīnus 4, 1, mīnus 4. Un iegūstam FM koordinātas ir mīnus 7 un 3. Un tā mums bija formula. Kāds tad ir FM garums? Skatāmies formulas, vektora garums ir kvadrāta sakne no pirmā koordināta kvadrātā plus otrā koordināta kvadrātā.
Pirmā koordināta kvadrātā plus otrā koordināta kvadrātā. Un tas ir sakne no 49 plus 9 sakne no 58. Ļoti uzmanīgi šajā uzdevumā jāsako līdzi formulu lapai un nedrīkst sajaukt formuliņas. Lielākā daļa darba sastāda formulu lapu pielāgot mūsu uzdevuma nosacījumiem. Paldies par uzmanību!